Ja cilvēks vēlas relaksēties, viena no iespējām ir doties pie masiera. Bet vai zinājāt, ka masiera pakalpojumi var būt nepieciešami arī jūsu mīlulim? Pirms gada taksītim Miki Mausam pēc mugurkaula traumas bija paralizēts pakaļkājas. Ārste teica, ka viņš vairs nestaigās. Taču, kā izrādījās, profesionāla dzīvnieku masāža spēja paveikt brīnumus. Pirmoreiz, protams, nepatika sunim, viņš mums svešs cilvēks nepārāk atzīst. Bet ar kaut kādu otro, trešo reizi, jau viņam sāka iepatikties, un viņš pat labsajūtā sāka izgulties. Viņš saprata, ka viņam labu dara. Pabraukājām kādas, 15-20 reizes bijām. No nekustīga suņa tagad skraidoša. Массаж маленькой собаки на самом деле... Masāža mazam sunītim ir sarežģītāk. Sunīts ir trauslāks, un te nepieciešama ļoti liela jūtība. Tā dēvētais dakteris Maikls pēc profesionālas cilvēku masāžas pievērsās arī dzīvnieku masāžai, kas palīdz dzīvniekam ārstēt dažādas kaulu un locītavu slimības. После операции, вместо операции, то есть есть и такие случаи, когда массаж... Pēc operācijas vietā, jo ir gadījumi, kad masāža palīdz izvairīties no dārgām operācijām. Un trešais, izplatītākais ikvienam sunītim un dzīvniekim ir labsajūta, lai būtu labs noskaņojums, laba spalva, apetīte, viņš uzņemt vairāk svaru un tā tālāk. Через 10-15 минут мы будем друзья. Pēc 10-15 minūtēm mēs būsim draugi. Viņi te nevar aizsniegties Krūškuju rajonā. Te var glaudīt stipri. Ik viens pats var savu mīluli glāstošām kustībām ik vakaru pēc pastaigas pamasēt. Taču, ja ir kādas kaulu vai locītavu saslimšanas, tad pareizi un efektīvi to varēs veikt tikai speciālists. Здесь можно я покажу на примере, чем отличается массаж человека от массажа животного. Мы знаем, что... Es parādīšu piemēru, kā atšķiras cilvēku masāža no dzīvnieku masāžas. Cilvēku var ņemt un paglāstīt. Viņam nav vilnas un viņu var glāstīt. Suns, kā mēs zinām, būs noklāts ar spalvu. Tad te vajadzēs glāstīt pa spalvai un, ja spiest, tad tā, ka spiežot pamīšus. Представим, что это собачка, да? И если разминать, то без поглаживания, просто такие, как разминания.